Mani sauc Artūrs Jānis Polkarpovs, strādāju Svaram digitālās politikas departamentā, un šodien stāstīšu jums par mākslīgā intelekta aktu, tā prasībām, pieeju, noteikumiem, regulatīvajām smulskastēm, kura var šo te inovatīvos produktus testēt un daudz ko citu. Tad mākslīgais intelekts ir tehnoloģija, kas strauji attīstās un sniedz dažādas ieguvumus ekonomikai, videi, sabiedrībai, visās nozarēs un sociālajās darbībās, uzlabojot prognozēšanu, optimizējot darbībās un resursu piešķiršanu un personalizējot individiem un organizācijām pieejamus digitālos risinājumus. Mākslīgā intelekta lietošana var nodrošināt būtiskas konkurences priekšrocības uzņēmumiem un sekmēt sabiedrībai un videi labvēlīgus rezultātus, piemēram, veselības aprūpē, lauksaimniecībā, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā, izglītībā un mācībās, mediju, sporta un kultūras jomā, infrastruktūras apsaimniekošanā, enerģētikā, transportā un loģistikā, sabiedriskajos pakalpojumos, drošībā, tieslietās, resursu efektivitātē, energoefektivitātē, vides monitoringā, biodaudzveidībā un ekosistēmu saglabāšanā, atjaunošanā un klimata pārmaiņu mazināšanā. Un vienmēr sakot, daudzās citās tas tvērums sektoru ir liels. Un tajā pašā laikā atkarībā no apstākļiem, kas saistīti ar tā konkrēto lietojumu un izmantošanu un tehnoloģiskās attīstības līmeni, mākslīgais intelekts var radīt riskus un kaitēt sabiedrības interesēm un pamatiesībām, ko aizsargā Savienības tiesību akti. Līdz ar to tika izveidots un izstrādāts šis te mākslīgā intelekta akts savā tvērumā. Jo šāds kaitējums var būt gan kā materiāls vai nemateriāls, tostarp fizisks, psiholoģisks, sabiedrisks vai ekonomisks. Tāpēc tiesisks regulējums bija nepieciešams, ar ko tad paredz saskaņotus noteikumus par mākslīgo intelektu, lai veicinātu mākslīgā intelekta sistēmu izstrādi, izmantošanu, ieviešanu mūsu iekšējā tirgu Eiropas Savienības vienlaikus nodrošināt augstu šo sabiedrības interešu aizsardzības līmeni. Savā tvērumā, parastiem vārdiem sakot, ir vienoti spēles noteikumi izveidoti, lai uz visiem tas attiecas atbilstīgi un vienādi. Kāds ir mērķis akta? Tad ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, nosakot vienotu tiesisko regulējumu, jo īpaši attiecībā uz mākslīgā intelekta sistēmu izstrādi, laišanu tirgu, nodošanu, eksploatācijā un izmantošanu saskaņā ar Eiropas Savienības vērtībām, lai veicinātu uz cilvēku orientētu un uzticamu mākslīgā intelekta ieviešanu. Vienlaikus nodrošināt tātad augstu veselības, drošības, pamatiesību aizsardzības līmeni, kā ir noteikts mūsu pamatiesību hartā. Un akts nodrošina uz mākslīgā intelekta balstītu preču un pakalpojumu brīvo apriti pāri robežām, tādēļ liedzot dalību valstīm noteikti ierobežojumus šīm te MI sistēmu izstrādei, laišanai tirgu vai izmantošanai, ja vien nav skaidri tas atļauts MI aktā. Tad ar MI aktu par šo te piemērojamību ar mākslīgā intelekta aktu tiek atbalstīta inovācija, ievērojot zinātnes brīvību, un tā neapdraud pētniecības un izstrādes darbības, tāpēc no akta mākslīgā intelekta darbības jomas ir izslēgtas mākslīgā intelekta sistēmas un modeļi arī, kas īpaši izstrādāti un nodoti eksploatācijā vienīgi zinātniskās pētniecības un izstrādes nolūkā. Protams, jebkurā gadījumā visas pētniecības un izstrādes darbības būtu jāveic saskaņā ar atzītiem ētiskiem un profesionāliem zinātniskās pētniecības standartiem. Un tas būtu jāveic saskaņā ar arī piemērojamiem Savienības tiesību aktiem. Bet, kā jūs redzat slaidā, tad ir uzskaitīts šīs te, uz ko attiecas, uz ko neattiecas.
Un šajā ziņā akts arī neatiec uz militāriem aizsardzības un valsts drošības mērķiem radītām sistēmām, jo valsts drošība, kā mēs zinām, ir katras valsts kompetence primāri. Tad runājot par definīciju, ja jēdziens mākslīgā intelekta. Jūs neredzat slaidus? Tā redzam, jā, definīcija. Atvainojiet, man izlikās, kas čatā pierakstīja. Okay, ļoti labi, tad turpinām. Ideāli, mums ir vienkārši 40 ar kaut ko slaidis, es mēģinu ātri runāt, ja kas šī prezentācija būs mums visiem nosūtīt, es vēlāk nosūtīšu organizatoriem, un tad viņi pārsūtīs. Jā, tad tehniski pastīties baiba, kāpēc jūs neredzat, bet turpinām. Jēdziens, tad mākslīgā intelekta sistēma, mākslīgā intelekta aktā ir skaidri definēts, un tas cieši saskaņots ar starptautisko organizāciju darbu, kuras strādā mākslīgā intelekta jomā, lai nodrošinātu šo juridisko noteiktību, veicinātu starptautisko konverģenci un vienlaikus nodrošinātu elastību, lai pielāgotos straujai tehnoloģiju attīstībai šajā jomā. Turklāt tā ir balstīta uz mākslīgā intelekta sistēmu galvenajām iezīmēm, kas to atšķir no vienkāršās tradicionālās programmatūras. Tas ir jāņem vērā, jā. Tad nākamais slaids ir par termiņiem. Tātad akts tika pieņemts 24. gada 13. martā, un Eiropas padome aktu apstiprināja 21. maijā, un 24. gada 1. augustā akts stājās spēkā, un to piemēro savā tvērumā no 26. gada 2. augusta. Tomēr vispārīgos noteikumus, priekšmets, darbības joma, definīcija, pratība un aizliegtās mākslīgā intelekta prakses piemēro no 25. gada 2. februāra. Tāpat arī paziņojušā iestāde un paziņotās struktūras, arī vispārīgā lietojuma mākslīgā intelekta modeļi, kā arī pārvaldības sadaļu un sodi, piemēro no 25. gada 2. augusta. Un noteikumi klasificēšanai par augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām pirmo punktu un attiecīgos tai paredzētos pienākumus piemēro no 27. gada 2. augusta. Bet slaidā jūs varat iepazīties detalizētāk, kādi ir tie termiņi ar noteikumiem. Vēlāk varēsiet arī saņemt, kā minēju, šo prezentāciju. Tad šajā slaidā jūs varat redzēt, jā, es saprotu, daudziem slaidi kaut kas neiet, bet saprotu, lielākā daļa redz, tāpēc turpināsim, jums jāapstās, kas un kāpēc jums nerādās, diemžēl, es nevaru pārslēgties šobrīd, lai arī ļoti to gribētu. Tad mākslīgā intelekta sistēmas un vispārējā lietojuma mākslīgā intelekta modeļi, kas jau ir laisti tirgū, tad šeit ir tā atbilstības prasību panākšana, tātad, un kādi viņiem ir termiņi noteikti, kā piemēram sistēmas, kas ir lielapjoma IT sistēmu sastāvdaļas, un kas nodots eksploatācijā pirms 27. gada 2. augustu, tad atbilstība panāk līdz 30. gada 31. decembrim un tā tālāk. Visam cauri tagad neiešu, ja mums ir 30 minūtes un daudz vēl priekšā interesantākā. Tad dzīves cikls sastāv savā tvērumā no mākslīgā intelekta tātad sistēma, vai tā attiecas uz aizliegumu, tas ir 5. pants prohibitions, ja jā, tad stop, nedrīkst lietot. Ja nē, vai tā ir augsta riska mākslīgā intelekta sistēma 3. pielikums vai augsta riska mākslīgā intelekta produktu drošības sastāvdaļa 1. pielikums,
Ja tad jāveic atbilstības prasības, kas ir minētas 16. pantā, tur ir viņas definētas un uzskaitīts, vai arī piemēro saskaņoto standartus vai kopīgās specifikācijas, kas minētas 40. vai 41. pantā ar saviem nosacījumiem, kas ir aktā izteikti šajos pantos. Ja nē, tad pārredzamības prasības vai tiek attiecināmas, tas ir 50. pants. Ja tas arī nav, tad vai minimāls vai no akts savā tvērumā neatiecas, bet jebkurā gadījumā ir iespēja ievērot šīs te prasības, viņas, kā es pirms tam arī projektu vadītājs biju, tad viņas ir ļoti līdzīgas, kas jau šobrīd ir prasītas projektu izstrādē, līdz ar to tur savā tvērumā atbilstībai pret aktu nevajadzētu būt lielai grūtībai. Tad runājot par pārvaldību. Pārvaldība mums ir jau savā tvērumā nostiprināta Latvijā. Tā būs koordinēta decentralizētā pieeja izvēlēta. Tad pie obligātajām, kas ir paziņojušā iestāde, būs ekonomikas ministrija, akreditācijas struktūra būs Lataks, kompetentā iestāde mums ir termiņš tāpat kā paziņojušā iestādē akreditācijas struktūrai 2. augusts. Viņi arī izveido speciālo regulatīvo vidi, par to mēs citā slaidā parunāsim drusciņā vairāk, tad viņi veic šo te paziņošanu un saziņo ar komisiju, padomu, biroju un dalību valstīm. Tad horizontālās obligātās mums ir tirgus uzraudzības iestādes, kapitāts, veselības inspekcija un tā tālāk. Viņa termiņš arī ir ieviešanas 2. augusts. Un pamatiesība aizsardzības iestāde mums ir tiesības sargs. Tas jau ir noteikts pagājušā gada 2. novembrī. Un no šīm tirgus uzraudzības iestādēm ir vienotais kontaktpunkts, kas mūsu gadījumā ir tāds arī saziņā ar jau iepriekš minētām Eiropas komisiju, mākslīgā intelekta padomi, mākslīgā intelekta biroju vai dalību valstīm. Neobligātās, kas ir juridiskās personas, kas veik šo te certifikāciju pēc akreditācijas struktūras LATEK apstiprinājuma, būs Conformity Assessment Body, jeb juridiskas personas, kas šo te atbilstības novērtēšanu būs tiesīgs veikt pēc tātad certifikāta saņemšanas. Akts ir savā tvērumā balstīts uz risku balstītu pieeju. Tātad, lai ieviestu samērīgu un efektīvu saistošo noteikumu kopumu, mākslīgā intelekta sistēmām tiek ievērota skaidri definēta uz risku balstīta pieeja. Ar minēto šo te pieeju šādu noteikumu veids un saturs jāpielāgo mākslīgā intelekta sistēma radīto risku intensitātei un, protams, apjomam. Un tāpēc ir aizliegtas konkrētas nepieņemamas mākslīgā intelekta prakses, noteiktas prasības pret augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām un pienākumi attiecīgiem operatoriem un noteikti pārredzamības pienākumi konkrētām mākslīgā intelekta sistēmām. Tad mēs pārējām tā kā lejeriem cauri maz drusciņu, lai ir tas tvērums arī saprotams. Tad ir aizliegtās prakses, 8 no tām, tad viena no tām ir sistēmas, kas izmanto cilvēku neapzinātu subliminālus paņēmienus vai tīši manipulatīvus vai maldinošus paņēmienus, kuri mērķis ir būtiski iespaidot personas vai personu grupas uzvedību, un kuriem ir tādas sekas, kas ievērojami pasliktina viņu spēju pieņemt informētu lēmumu, tādēļ liekot tām pieņemt citādu, nekā tas būtu pieņēmušas pirms tam. Tad nākamais ir par šo te biometrisko kategorizācijas sistēmām. Tās arī savā tvērumā ir aizliegtas. Tātad šīs te biometriskās kategorizācijas sistēmas kategorizēja fiziskas personas, pamatojoties uz viņu biometriskajiem datiem, lai atvedinātu un izsicinātu viņu rasi, politiskos uzskatus. Tad sekojoši par šo te biometriskās kategorizācijas sistēmām laišanu tirgu, tad izsecina viņu rasi, politiskos uzskatus, dalību arotbiedrībās, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dzimumzīvi,
vai seksuālo orientāciju un tā tālāk. Tā kā tas nebūs atļauts darīts ar MI sistēmām. Nākamais ir tādu sistēmu laišana tirgu, kuras izveido vai paplašina sejas atpazīšanu datubāzēs, nemērķi orientēti rasmojot šos sejas attēlus no interneta vai video novērošanas sistēmu video. Nākamais mums ir klasificēti fiziskas personas, vai, protams, arī grupas personu, pamatojoties uz viņu sociālo uzvedību vai zināmām izsicinātām šīm te prognozētām personas īpašībām. Un tur ir vesels uzskaitījums, kādām detalizēti pagaidām tam neiešu cauri. Mums ir vēl 15 minūtes, un nākamais ir fizisko personu radītā riska novērtējuma veikšanu, lai novērtētu vai prognozētu risku, ka fiziska persona varētu izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Tātad visas šīs un iepriekš minētās ir aizliegtās prakses. Tāpat ir izcināt fiziskas personas emocijas darba vietā, vai izglītības iestādēm, tas arī nebūs atļauts, kā arī izmantot kādu no fiziskās personas neaizsargātības iezīmēm, viņu vecuma, invaliditātes vai konkrētās sociālās vai ekonomiskās situācijas dēļ. Un kā pēdējais ir reālaika biometriskās telekomunikācijas sistēma izmantošana publiski un piekļūstamās vietās. Šeit gan ir iespēja to darīt tiesība aizsardzības nozarei, kad viņu veic izmeklēšanu savās darbībās, kā terorisms, pornogrāfija un tā tālāk. Tā kā šeit ir arī izņēmumi, kas ir attiecināmi pret mūsu tiesību aizsardzības iestādēm. Pie augsta riska sistēmām tas nākamais layers, jeb slānis ir biometrija, kritiskā infrastruktūra un tā tālāk. Mēs varam arī ātri izskiet tam cauri. Tad augsta riska sistēmas ir arī biometrija, tās tālnaviācijas sistēmas, tās, kas bija aizliegtajās praksēs, es nodefinēju, bet šeit ir pārējās, tad kādas būs un ko viņas neietver, kad, piemēram, vienkārši izmantot emociju atpazīšanai, tad tās nebūs aizliegtas, tas būs vienkārši augsta riska sistēmas kritiskā infrastruktūra. Tātad paredzēts izmantot kā drošības sastāvdaļas, kritiskā digitālā infrastruktūra, ceļu satiksmē, ūdens, gāzes, elektroapgādē un tā tālāk. Un pret, ja aizliegtās prakses ir aizliegtās prakses, tad augsta riska sistēmas ir attiecināmas noteikts prasības no akta puses, kas ir jāizpilda, lai viņas varētu lietot. Izglītība un arodu apmācība, tātad te arī ir noteiktas savas šīs sistēmas. Nodarbinātība, darba ņēmēja pārvaldība un piekļuva pašnodarbinātībai. Tā kā tas arī ir pie augsta riska sistēmas, piekļuva privātiem un sabiedriskiem pakalpojumiem, pabalstiem un to izmantošana. Tiesība aizsardzība, piemēram, sistēmas, lai novērtētu risku, ka persona varētu kļūt par cietušo un tā tālāk, tās visas ir augsta riska sistēmas. Migrācija, patvērumu, robežu kontrolas pārvaldība, tātad sekojoši izmanto, lai novērtētu drošības riskus, ko rada persona, kas var ieceļot un tā tālāk. Un tiesvedība un demokrātiskie procesi arī vesela sadaļa, 3. pielikuma 8. punkts, kur ir tas skaidri tā kā definēts viss. Un, ja arī augsta riska sistēma ir tikai priekšējais pielikums, bet arī uzskata par tām, ja izmantot paredzēts kā produktu drošības sastāvdaļu vai mākslīgā intelekta sistēma pat par sevi produkts, un produktiem ir vajadzīgs trešās personas veikts atbilstības novērtējums. Tad kādi tad ir pienākumi par paredzamību šajā ziņā? Nodrošinātāji nodrošina, ka sistēmas mākslīgā intelekta projektē un izstrādā tā, lai attiecīgā fiziskā persona tiktu informēta par to, ka tās iedarbojas ar MI sistēmu. Vispārīgā lietojuma mākslīgā intelekta sistēma, kuras ģenerē sintētisku audio attēlu vai video tekstu saturu, nodrošinātāji nodrošina, ka šīs sistēmas iznākumi ir lasāmi, tātad mašīna lasāma formātā, un iespējams atklāt, ka tie ir mākslīgi ģenerēti vai manipulēti. Tāpat arī šī emociju atpazīšanas sistēmas vai biometrija uzturētāji informē par sistēmas darbību fiziskās personas, uz kurām tās attiecas.
Un tātad uzturētāji, kuri ģenerē un manipulē ar attēlu, audio, video saturu, kas ir dziļviltojums, jeb deepfakes, tad izpauž, ka saturs ir mākslīgi ģenerēts vai manipulēts. Jūs varbūt zināt, mums pirms vēlēšanām šis bija ļoti aktuāls topiks. Nākamais runājot par tātad smilškastēm. Tātad dalībvalsts nodrošina, ka to kompetentās iestādes izveido vismaz vienu regulatīvo smilškasti valsts līmenī, kura sāk darboties 24 mēnešos no aktas spēkā stāšanās dienas. Varam izveidot ar vairākām arī citām dalību valstīm, un tā galvenā doma, atvērums ir, ka tas ir kontrolēts satvers, un nodrošinātāji, viņiem ir iespēja izstrādāt inovatīvu savu mākslīgā intelekta sistēmu. Izejot no šīs smilškastes, viņam būs iespēja iegūt arī savā ziņā certifikātu par šo atbilstības prasību panākšanu vai arī nepanākšanu. Jāstāsta, kāds būs, protams, iznākums, bet regulatīvā tādā ziņā, kad viņiem ir iespēja pēc pirms produkcijas laišanas vidē, testa vidē šo atbilstību pātrināt pret akreditācijas struktūru, pret tirgus uzraudzības iestādēm un tā tālāk. Un šeit mūsu dibinājums, kas top Nacionālais mākslīgā intelekta centrs, visticamāk ņems lielu dalību, jo vajag, protams, ne tikai finanšu resursus katrai dalībvalstī, bet arī ir jāsaprot, un visi to arī apzinās, kad kompetences mākslīgā intelekta arī trūks ne tikai pie mums, arī lielajās valstīs, un viņas ir jāveicina un jāattīst, tad šīs mākslīgā intelekta centrs varētu darboties šajā ziņā ļoti efektīvi, tad mēs uz to arī ejam. Un šajās regulatīvās smilškastēs, protams, varētu testēt kā viedās autostāvvietas, autonomās sistēmas, infrastruktūras uzturēšanu, automatizētu, mašīnu tulkošana, izglītībā un tā tālāk un tā tālāk. Tad mums atlikušas ir 8 minūtes, un pēdējā 10 slaidi mēs paspēsim. Tad augsta riska sistēma nodrošinātāja un uzturētāja pienākumu un citu pušu pienākumu, tātad nodrošinam, ka to augsta riska sistēmas atbilst 3. nodaļas 2. iedaļa noteiktām prasībām. Es tam atrustīņos tā specifiski definēs, lai, kad jūs saņemat šo te prezentāciju, jūs varētu arī kas iziet cauri, bet ja kurā gadījumā pēdējā slaidā būs mani kontakti, droši rakstiet, zvaniet, palīdzēsim, atbildēsim. Norāda savu nosaukumu, vārdu, reģistrēto tirdzniecības nosaukumu un tā tālāk, ievieš kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst 17. pantam. Glabā dokumentāciju, tad arī žurnāla datnes glabā, kuras automātiski ģenerējušas to augstariska sistēmas. Ja, protams, žurnāla datnes ir viņu pārziņā. Nodrošina, ka pirms laišanas tirgū tiek veikta attiecīgā atbilstības novērtēšanas procedūra, kā minēts 43. pantā mākslīgā intelekta aktā. Sagatavo ES atbilstības deklarāciju, saskaņā 47. pantu uzliek, protams, C zīmi, augsta riska šai sistēmai, pilda nepieciešamos reģistrēšanas pienākumus, veids, protams, arī korektīvās darbības un sniedz informāciju kompetentajām iestādām ne tikai pēc pieprasījuma, kāds paredzēts 20. pantā, ne tikai. Tad apliecina augsta riska sistēmu atbilstību ar 2. noteiktām prasībām pēc kompetentās iestādes pieprasījuma. Protams, ar direktīvām, tās ir datu un vispārējais atbilstību veids arī šo te ietekmes novērtējumu uz pamatiesībām tieši augsta riska sistēmā ir jāveic ņemot vērā 27. pantu. Un kā viena no iespējām, vienā no slaidā jau minēja, tad attiecībā uz augsta riska sistēmām nodrošinātais šajā ziņā, es laiku viņu to vārdu pievienot, tas tā kā izstrādātais, apliecinot augsta riska sistēmu atbilstību 2. ietaļai, noteiktām prasībām tātad var piemērot saskaņotos standartus vai kopīgās specifikācijas. Šajā ziņā komisija jau ir pasūtījusi vairākus, process notiek, un ļoti ceram tuvākajā kaut kur gada laikā, plus mīnus, viņas arī tiks izstrādātas, lai tātad viņas var arī atbilstīgi pielietot
tātad šīs te noteiktos standartus. Un vispārīgā lietojuma General Purpose Artificial Intelligence modeļu nodrošinātāju pienākumi, tātad arī līdzīgi kā augstriska sistēma prasībā sastāda un pastāvīgi atjaunina modeļu tehnisko dokumentāciju, iekļaujot apmācības testēšanas procesus un tā tālāk. Nākamais sastāda un atjaunina un dara pieejamu informāciju un dokumentāciju nodrošinātājiem, kuri iecerējuši šo GPU integrēt tātad pie sevis, dot nodrošinātājiem iespēju labi izprast šī modeļa spējas un ierobežojumus, lai izpildītu, protams, savus pienākumus, ietver arī tehnisko dokumentāciju, kā arī prasības, kas ir noteikts augsta riska sistēmām, ievieš politiku, lai panāktu atbilstību tiesību aktiem. Tas ir autortiesības, blakus tiesības un tā tālāk. Un saskaņā ar mākslīgā intelekta biroju nodrošināto veidni sagatavo un publiski pietiekami detalizētu kopsavilkumu par šo te modeļa apmācībā izmantoto saturu. Runājot par sodiem, sodi ir diezgan lieli, bet te ir jāņem svarīgs fakts, tas, kad tiek vērtēts, protams, mazais vidējs uzņēmums, vai tas ir vai jaunu uzņēmums un tā tālāk. Un, protams, ja tiek aizliegtās prakses neievērošana un tā tālāk, sodus var piemērot līdz 3,5 miljoni, vai ja pārkāpējs ir lielais kāds uzņēmums, tad 7% no tā globāla apgrozījuma. Ja tas ir par neatbilstību, tad 15 miljoni vai 3% no tā globālā apgrozījuma vai nepareizas, nepilnīgas maldinošana informācija, tad būs 7 miljoni 500 vai 1% no globālā apgrozījuma. Protams, kā jau minēju, saskaņā ar šiem akta noteikumiem dalībvalsts nosaka noteikums par sodiem un citiem izpildes panākšanas pasākumiem. Var arī ietvert šos brīdinājumus un nemonetārus pasākumus, kas piemēram operatoriem, un tas primāri arī būtu jādara. Kā saka, un, protams, par šiem ir plānots pamatnostādnes, kā minēju, jāņem vērā mazo vidēju jaunu uzņēmumu interesi un ekonomisko dzīvotspēju. Paldies par uzmanību, mums palikuši pat 3 minūtes. Super, paldies. Ļoti centos ātri visu, tas bija tā izskrienot cauri, bet ja jums ir kādi jautājumi, komentāri, jūs redzat manu numuru, e-pastu droši rakstiet, zvaniet, un cik mēs esam sarunājuši, tad jūs varat iesūtīt komentārus, un tam mēs sniegsim kopējs, un tam mēs sniegsim atbildes uz tiem noteikti. Paldies, ka uzņēmāt, un tas tad no manis šobrīd ir viss, jā. Jā, Artur, ir daži jautājumi, varbūt, kamēr mums ir laiciņš, es mēģināšu nolasīt, un tad varbūt tu vari ātri sniegt atbildi. Tad pirmais jautājums ir, vai datorredzes kameru un citu sensoru savienošana ar mehanizētām ierīcēm, kas kopumā darbojas autonomi uz ievadītās programmas vai algoritmu, jeb kopumā ierīci, kas veic cilvēkam līdzīgu darbu, ir uzskatāms par mākslīgo intelektu? Ja tas darbosies autonomi, ņemot vērā šos, viņš ģenerēs saturu kādu pats ārā, tad visticamāk, jā, bet jāstāsta pēc šī definējuma, ko es jums vienā no slaidiem rādīju, ka mēs tomēr atšķiram no parastās lietojuma programmatūras un kas tad ir šī mākslīgā intelekta sistēma, jā, ka tā ir tomēr mašinizēta sistēma, kura tāda projektēta darboties uz autonomijas tāda līmeņa, jā, un tad pēc tiem eksplicitiem, implicitiem mērķiem secina no šīs informācijas, jā. Tā tad ģenerē iznākumu, tātad, piemēram, prognozes, saturu, ieteikumus, lēmumus, kas ietekmē mūsu fizisko vai virtuālo vidi. Nu, tad tur ir jāpaskatās specifiskāk, kas šī būtu par sistēmu, bet tas tā īsumā. Tā, kādam ir mikrofons ieslēgts? Paldies. Tātad, vai certificēti darba aizsardzības speciālisti varēs vērtēt darba vides riskus, balstoties izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas? Certificēti darba aizsardzības speciālisti varēs vērtēt darba vides riskus, balstoties izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas. Jā, kāpēc ne? Labi. Vienīgais ir jāsaprot, kas tās būs par sistēmām, ja
Un, protams, ir jāņem vērā arī 14. pants, kas ir noteikts, jebkurā gadījumā pie augstriska sistēma cilvēku virsvadība. Jūs izmantot varēsiet un tā tālāk, bet lēmumus jau vajadzētu pieņemt cilvēkam, kas un kā. Jā. Bet noteikti atkal jāapstāsta, kas tā par sistēmu, kāda prasība pret viņiem, jo prasības jau ir principā pret šīm sistēmām un pareizāk pret viņu lietojamību, lai neapgrūtinātu inovācijas attīstību un visu šo, kur mums ir sacensība ar Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm un citām, mums ir tomēr tas jāatbalsta, un ko mēs arī no Latvijas puses cenšamies un centīsimies arī darīt. Labi, paldies. Un pēdējais jautājums, kādas organizācijas veiks atbilstības novērtēšana, ja tāda būs jāveic mākslīgā intelekta produktiem? Jā, šobrīd ir tā, ka šo certifikāciju nodrošinās Latvijas pret juridiskajām šīm personām firmām, kuras veiks šo atbilstības novērtēšanu. Es nezinu pagaidām, kolēģi, kuri piedalās, kādas tās būs. Cerams, ka pieteiksies Latvijā, tas ir brīvais tirgus. Šobrīd mums, ja es nemaldos, atbilstības novērtējumā ne tikai, es piemēram arī runāju par automašīnām tā tālāk, tur liftiem, bērnu precēm un tā tālāk. Mums ir 20 iestādes certifikācijas, tad es domāju, ka kāda varētu arī noklasificēties, jo tur vajag kompetences, tur vajag infrastruktūru un tā tālāk un tā tālāk. Bet cerams, ka tāda noteikti Latvijā būs vismaz viena. Pagaidām mums nav zināms, kuras tās varētu būt, bet noteikti informēsim savā mājaslapā. Mums būs noteikti informācija varam par šo. Jā, paldies. Ir gan vēl jautājumi, bet es ieteiktu varbūt sazināties tad ar Artūru un noskaidrot sev interesējošos jautājumus, jo mums, diemžēl, ir jādod vārdu Kārlim. Tad es ceru, ka jūs piefiksējāt Artūru kontaktus un droši tad sazinieties par sev interesējošiem jautājumiem. Un, jā, vēlreiz paldies tev liels un dod vārdu Kārlim. Paldies, ka uzņēmāt, lai jums jauka diena. Es Signe jums nosūtījuši prezentāciju un droši padalīties ar visu labu, lai jums izdodas. Paldies. Jā, paldies. Kārli, dod vārdu tev. Sveiki. Paldies Artūram par stāstu. Mans vārds ir Kārlis, esmu klientu pieredzes un inovāciju aģentūras Signāla vadītājs, un šodien vēlos pastāstīt jums par to, kā inovācijas var izmantot biznesā, vairāk runājot tieši par to, kā mākslīgo intelektu var izmantot jaunu produktu radīšanai. Īsi runājot par mani, vairāk kā 15 gadus strādāju IT biznesa un inovāciju konsultāciju jomā. Esmu pēdējos 6 gadus aktīvi pievērsies tieši dizaina domāšanai un attiecīgi arī padziļināt apgūst šo tēmu un pieeju, kur tiek izmantot jaunu produktu radīšanā, kā arī aktīvi strādāju gan ar jaunu uzņēmumiem, gan ar dažādu nozaru uzņēmumiem, palīdzot gan definēt, gan izstrādāt, gan testēt jaunus produktus. Runājot par mākslīgo intelektu biznesā, jāsaka, ka tieši mākslīgais intelekts kā tāds jau pastāv pietiekami ilgi kā termins, bet, protams, kā ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir ienesis pilnīgi jaunu uzrāvienu šajā jomā, šajā nozarē. Un PricewaterhouseCoopers, skatoties uz 2004. gadu, prognozēja, ka mākslīgais intelekts būtiski mainīs to, kā mēs strādājam, vienlaicīgi uzsverot to, ka mākslīgais intelekts iedod būtiskas priekšrocības tiem uzņēmumiem, kur izmanto šīs tehnoloģijas. Vienlaikus jāsaka, ka šīs tehnoloģijas nav ideāls, ar to ir jārēķinās, ka ir šis saucamais halucinācijas fenomens, kad mākslīgais intelekts izdomā lietas, ar ko ir jārēķinās, sevišķi biznesa kontekstā. Tāpat laikā mēs redzam jau šodien, ka mākslīgais intelekts maina veidus, kā uzņēmumi strādā, komunicē ar klientiem, organizē iekšējos procesus. Mākslīgais intelekts noteikti gan rada, gan arī tuvākā nākotnē radīs pilnīgi jaunas preces, jaunas pakalpojumus. Tā kā šis ir patiesībā tāds liels iespēja laiks. Savukārt, Capgemini, skatoties uz to tieši kurās jomās un kādi uzņēmumu darbinieki izmanto un cik ātri
pieņem šīs tehnoloģijas, tad mēs redzam, ka IT joma šobrīd aktīvi izmanto ģeneratīvo mākslīgo intelektu, lai padarītu procesus ātrākus un efektīvākus. Tagad vienmēr ir tas stāsts, vai mākslīgais intelekts aizstās dizaineri, tad es piekrītu apgalvojumam, ka mākslīgais intelekts aizstās dizaineri ar dizaineru, kurš izmanto mākslīgo intelektu. Tā kā es redzu, ka šī ir vēl viena tehnoloģija, kas palīdz mums būt produktīvākiem un efektīvākiem. Un savukārt Deloitte pētījumā, skatoties tātad, kādas ir uzņēmumu gaidas no šīm mākslīgā intelekta tehnoloģijām, tad vairāk nekā puse norāda uz to, ka attiecīgi šīs tehnoloģijas palīdz kļūt mums efektīvākiem un produktīvākiem, vienlaikus attiecīgi samazinot izmaksas. Un varbūt tēma, par kuras runāšu tālāk savā prezentācijā, mākslīgais intelekts noteikti, sevišķi ģeneratīvais mākslīgais intelekts var palīdzēt uzlabot esošos pakalpojumus un produktus, un attiecīgi palīdzēs šīs tehnoloģijas arī atklāt jaunas iespējas, jaunas idejas, jaunas pieejas, kā jūs varat nodrošināt saviem klientiem labāku pieredzi. Ja mēs skatāmies, tātad, kur tad mēs mākslīgo intelektu varam izmantot tieši šajā te izstrādes procesā, tad jauni produkti parasti sāks ar idejām. Un klasiskā ideju ģenerēšanas procesā, ja mēs salīdzinām tātad mākslīgo intelektu ar to, ja to dara tikai cilvēki, tad ir tāds sākotnēji varbūt. Ideju kvalitāte un ātrums ir ātrāks, bet tad iestājās tāds tā kā krituma fāze, kad idejas aptrūkstās, savukārt izmantojot mākslīgā intelekta pieeju un sadarbojoties ar šīm tehnoloģijām, laiks, kurā jūs varat radīt labas un kvalitīvas idejas, ir īsāks un līdz ar to jūs kļūstat efektīvāk. Par rīkiem runājot, es šodien neiešu detaļās, es domāju, mēs visi esam dzirdējuši OpenAI produktu ChatGPT, bet patiesībā tirgu katru dienu parādās arvien jauni un jauni produkti, arvien jauni nišas produkti, kā rezultātā, kā jau minēju, šī ir iespēja ieraudzīt, kā jūs savam produktam varat pielikt jaunu pievienoto vērtību, nodrošināt labāku, ērtāku piekļuvi jūsu pakalpojumiem un servisiem. Tā kā atkarībā no jūsu nozares, es teiktu, ka šobrīd tirgu noteikti var piemeklēt, vai tas ir tekstā balstīts risinājums, iespējams tas ir ar vizuālo saturu veidots rīks, tāpat tā var būt programmēšana vai arī kāds cits pielietojums. Bet runājot tieši par ģeneratīvo mākslīgo intelektu un veidu, kā mēs ar šiem rīkiem sadarbojamies, tas, kas būtiski ir mainījies, kā mēs varam šīs te komandas dot vienkāršā cilvēku valodā, kas nozīmē to, ka sadarbība ar šo mākslīgo intelektu ir iespējama daudz plašākam cilvēku lokam, bet vienlaicīgi ir svarīgi, kā jūs veidojat šos te norādījumus, no angliski viņi sauc par promptiem, latviski, es domāju, vēl varbūt radīsies kāds jauns termins, bet šeit es gribu iedot tādu mazu nelielu piemēru, kā jūs varat strukturēti, izveidojot šo te promptu, iegūt labu rezultātu. Tātad, pirmkārt, attiecīgi strādājot ar mākslīgo intelektu un ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, jums ir iespēja norādīt šī te mākslīgā intelekta personāžu, dodot kontekstu, kurā viņš darbojās. Ja mēs runājam konkrētajā piemērā, jūs varat definēt auditoriju, kam jūs, piemēram, šo ideju vēlaties radīt. Jūs varat norādīt konkrētus ierobežojumus. Vienlaikus arī jūs varat ļaut būt drosmīgam šim te mākslīgā intelekta risinājumam, kā arī jūs varat iedot kaut kādus piemērus, kas ļauj to gala rezultātu radīt tādu, kādu jūs to sagaidat. Nu, lūk,
Un tā neliels piemērs, tad uzvedni, kā viens no klātsošiem ir piedāvā savu promptu. Attiecīgi, saku mākslīgo intelektu šajā gadījumā Rīkam, kā tu esi radošs produktu dizainers bērnu rotaļlietu ražošanas uzņēmumā, un uzdevums ir radīt jaunas produktu idejas, kas iedvesmo bērnus ēst vairāk dārzeņus. Ja? Un tad mēs varam definēt jau precīzāku auditoriju, tie ir bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Tas ir jāveido tā, lai to izmantot vecāki un bērni. Produktam ir jābūt fiziskai precē, nevis pakalpojumai, produktu programmatūrai. Un vēlams, lai tas būtu pieejams veikalos par noteiktu cenu. Attiecīgi šajā gadījumā mēs varam arī teikt, ka produktam nav obligāti jābūt reāli eksistējošam un tehniski realizējam, jo šis ir saucamais ideācijas posms, kurā mums ir jāiegūst daudz dažādas idejas. Tad rezultātā šeit var būt sadarbība komandā ar mākslīgo intelektu, un sadarbība veidojās tajā, kad jūs kā komanda spējat iedot pietiekami precīzu šo te uzdevumu, un tad parādās mums 3 idejas. Tā ir toļu būvēšanas komplekts, puri dārzeņu glāzes un dārzeņu lēles. Kas jau ir pirmās idejas, kurām mēs varam strādāt. Mēs varam izvēlēties vienu no šīm idejām. Mēs varam vienu no šīm idejām attīstīt detalizētāk. Šajā konkrētajā piemērā mēs varam lūgt atkal mākslīgā intelekta. Ja pirmajā gadījumā mēs strādājam un rezultāts ir teksts, šo ideju apraksts. Pie tam šīs idejas jūs varat arī palūgt aprakstīt detalizētāk, bet te ir tādi īsi piemēri. Un nākamais solis atkal jau turpinot attīstīt šo ideju, dizaina domāšanas kontekstā svarīgi ir lietas vizualizēt, un šeit mēs iegūstam jau nākamo soli, kad šīs izstrādātās idejas mēs varam vizualizēt, un faktiski šis solis jau var būt pirmais brīdis, kad jūs varat runāt ar kādu fokusa grupu vai potenciāliem klientiem, vai ja jums ir bērni ar bērniem un jautāt, ko jūs par to domājat, kuras no šīm idejām jums liekas interesantas, un balstoties uz iegūto atgrieznisko saiti, jūs varat pieņemt jau datos balstīt lēmumu, kā virzīties tālāk, kur ideja varētu attīstīt. Ja mēs skatāmies uz to, kas tad ir tie izaicinājumi jaunu produktu izstrādes procesā kopumā, varbūt ne tik daudz fokusējoties tieši uz ģeneratīvo mākslīgo intelektu, tad manā pieredzē pirmkārt jau nāk saskarties to, ka uzņēmumā ir dažādas komandas, dažādi departamenti, katram ir savi mērķi, uzdevumi, un viņiem bieži vien grūti ir saskaņot to kopējo redzējumu, virzienu, ko vajadzētu attīstīt. Otrs izaicinājums jaunu produktu attīstības fāzē ir tāds, ka trūkst reāli datu, uz kuriem balstīt šos te lēmumus. Jo pretējā gadījumā notiek daudz dažādas sapulces, viedokļu apmaiņa, bet lēmumi netiek pieņemti, jo nav reāli datu. Un visbeidzot, mēs apkārt dzirdam vārdu inovācijas, mēs sagaidām, ka darbinieki būs inovatīvi un lietas notiks, bet patiesībā inovāciju radīšana arī ir prasme, un ja jūs nezināt, kā to strukturēt darīt, tad tas rezultāts varbūt nav tāds, kā to sagaida gan uzņēmuma vadība, gan paši darbinieki. Līdz ar to sadarbībā ar Latvijas Digitālo akcelerotāru un Rītekšu klasteru jums ir iespēja piedalīties produktu inovāciju bootcampā, produktu inovāciju nometnē, kuras mērķis ir salīdzinoši īsā laikā radīt un izstrādāt jaunas produktu vai pakalpojumu idejas, un faktiski no idejas, ja koncepcijas nonāk līdz pārbaudītam prototipam. Un šī te Product Innovation Bootcamp pieeja ir veidot dizaina sprinta metodoloģijā, un tad īsumā par dizaina sprintu runājot, tā ir metode, kur izstrādājas JSTARS no Google, un šis izstrādes process ļauj ātri definēt izaicinājumu un radīt jaunus vai uzlabot esošos produktus. Un tā galvenā pieeja, kad salīdzinoši īsā laika posmā jūs varat paveikt tiešām daudz un iegūt rezultātu un virzīties uz priekšu. Un
Pieņem, kad esat dzirdējuši par dizaina domāšanu, es tā ļoti konceptuāli iedošu, tad šis posms faktiski sadalās divās daļās. Pirmais posms, kā šeit angliski mēs sakām, design the right thing, tad jūs saprotat, kas ir tas izaicinājums un kāpēc jūs vēlaties attīstīt šo te konkrēto produktu, risinājumu, pakalpojumu un kā vai viņu uzlabot. Un otra fāze ir design things right. Tātad, kādas ir pareizās pieejas, metodes, lai jaunus produktus jūs varētu radīt ātri, efektīvi, ar minimālu laiku un resursu ieguldījumu. Bet vienlaikus arī, lai tas rezultāts būtu tāds, no kura būtu jēga, no kura jūs varētu jau pieņemt lēmumu, vai šī konkrētā ideja būtu attīstama tālāk. Tīri praktiski, tad bootcamp laikā šis nav tādas klasiskas apmācības, kurā jūs atnākat, apsēžaties un klausaties par kādu tēmu. Šis ir interaktīvs process, kurā iesaistās no 2 līdz 6 uzņēmumu pārstāvjiem, kas kopā strādā pie jūsu uzņēmumu produktu idejas vai esošu produktu uzlabošanas. Un tas ir tāds process, kurā process tiek moderēts, bet faktiski lielu daļu jūs darat patstāvīgi, izmantojot tās pieejas metodus un rīkus, kas tiek nodrošināti šī produktu innovation bootcamp laikā. Par komandu runājot, tad ir vēlams, lai noteikti vismaz ir viens cilvēks, kuram ir biznesa izpratne, kurš saprot, kādas ir klienta vēlmes vajadzības, un attiecīgi tālāk jau skatāmies, vai tas ir dizainers, vai tas ir mārketinga cilvēks, vai tas ir cilvēks, kurš atbild par produktu. Bet minimālais uzņēmumu komandas sastāvs ir vismaz 2 cilvēki, jo šajā procesā ik pa brīdim notiek diskusija un labāko variantu izvēle, un ja cilvēks ir viens, tad tas process varbūt nav tik efektīvs. Tātad šī te visa ietvarā, tātad pirmkārt, viss process sākas ar to, kad mēs nokartējam klientu pieredzi un nodefinējam, kuru no klientu pieredzes etapiem jūs vēlētos uzlabot. Kas sevi var ietvert kaut kādu jaunu produktu radīšanu, kas var arī ietvert esošu produktu vai procesu uzlabojumu. Un attiecīgi tālāk ejot cauri bootcampam, tad jūs radat šīs jaunas idejas konkrētajiem izaicinājumiem, izvēlaties konkrētu risinājumu, radat prototipu un noslēgumā attiecīgi šo prototipu arī testēt, rādot to testa klientiem. Kur parādās mākslīgais intelekts? Jāsaka, ka mākslīgā intelekta pielietojums ir iespējams visās šajās te nosauktajās fāzēs, gan klientu pieredzes kartēšanā, gan ideju radīšanā, gan prototipu izstrādē, gan arī sagatavošanās testēšanas etapam. Arī šeit mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, lai jūs būtu ātrāki un efektīvāki. Ko jūs varat praktiski izstrādāt bootcamp laikā, ko es esmu redzējis, ko cilvēki izstrādā. Tās var būt gan mobilās lietotnes, tīmekļa vietnes, produktu lapas, virtuāli asistenti, dažādi digitāli risinājumi ar mērķi vizualizēt jūsu šo te inovāciju, parādīt to klientam un iegūt atgrieznisko saiti. Ir bijuši uzņēmumi un komandas, ar kurām esam strādājis, kuri vēlas attīstīt fiziskus produktus. Šajā gadījumā, ņemot vērā, ka pasākums mums notiek tiešsaistē, tad, ja tas ir fizisks produkts, tad tie parasti ir 3D modeļi vai simulācijas. Bet tīri tehniski arī tas ir iespējams. Galvenais rezultāts jūs esat ieguvuši ideju, kura ir notestēta. Jūs esat apgūši praktiskas zināšanas, kā radīt jaunus produktus un iepazinuši dažādus mākslīgā intelekta rīkus. Tas ir lielisks veids, kā salīdzēt komandu. Un kopumā jāsaka, ka šis process ir emocijām bagāts process, kurā ik pa brīdim liekas, ko mēs darām, bet pēc tam beigās ir visiem gandarījums par paveikto. Nu, lūk, tīri praktiski, tātad pasākums nākamais notiek no 26. līdz 7. martam. Ar noslēgumu pasākumu klātienē Jelgavā 7. martā. Es varu arī parādīt jums
mājaslapā ir arī detalizēts plānojums par to, kā notiek. Tātad pirms bootcamp mēs uztāsim tādu kopēju tikšanos, kurā mēs iepazīstamies un detalizētāk izstāstam, kādi priekšdarbi ir jāveic nākot uz bootcamp. Un tad, attiecīgi, pirmajā nedēļā darbdienu pēcpusdienās no 3 līdz 6, trešdien un ceturtdien strādājam, un piekdien sanāk gandrīz visu dienu, un otrajā nedēļā aktīvs darbs pie prototipu izstrādes, testēšana un noslēgums attiecīgi klātienē. Es arī ielikšu šeit saiti, tā kā tas ir runājot par tādu praktisku. Šis projekts ir atbalstīts no Eiropas Savienības, un de minimis ietvaros ir iespējams 100% nofinansēt šo te Product Innovation Bootcamp. Tā kā, ja jums ir interesi, tad droši piesakieties un attiecīgi varat apgūt gan inovāciju radīšanu, gan arī šī bootcamp ietvaros tiek integrētas mākslīgā intelekta rīku pielietošana jaunu produktu izstrādē. Lūk, un kā teica Richards Bransons, inovācijas notiek tad, kad cilvēkiem ir brīvība un arī rīki un zināšanas, lai radītu jaunus risinājumus, un tāds kā sauklis šim Product Innovation bootcampam ir mazliet pārfrāzēts Rainis, kurš ir teicis, pastāvēs, kas pārvērtīsies, tad mūsdienās lietas notiek ātri, un mums ir jāinovē, lai mēs iegūtu gan jaunus klientus, gan arī noturētu esošās pozīcijas. Tas īsumā no manis viss. Ja ir kādi jautājumi par šo, droši rakstiet čatā, vai varat arī rakstīt uz e-pastu vai sazināties ar kolēģiem no Latvijas digitālā akceleratora vai British Cluster. Tā kā droši. Paldies! Tas no manis viss īsumā. Super, paldies, Kārli, tev liels. Tagad tālāk es pastāstīšu par Latvijas digitālā akceleratora iespējām. Tā, vai manu ekrānu visi var redzēt? Es ceru, ka var. Tātad, kas tad ir EDIC? EDIC ir Eiropas digitālo inovāciju centrs, un tas ir atrodas visās Eiropas valstīs ar tādu kā, es atvainojos, es kameras vēl neieslēdzu. Tā, un šie centri ir visās Eiropas valstīs ar tādu mērķi, lai uzņēmumi varētu kļūt digitālāki un konkurētspējīgāki visās Eiropas valstīs, gan arī Latvijā. Ir divi šie centri. Viens esam mēs, otrs ir IT klasters. Tā atšķirība tā īsumā ir tāda, ka IT klasters vairāk nodarbojas ar iekšēju procesu digitalizāciju, un mēs vairāk ar jaunu produktu pakalpojumu ieviešanu tirgū. Tātad visi pakalpojumi pārsvarā iedalās tādos 3 lielākos blokos. Viens no tiem ir testēšana pirms ieguldīšanas. Tad, attiecīgi, varat redzēt pakalpojumus, kas zem tā visa ietverās. Tādi kā populārākie varbūt pakalpojumi ir, pieņemsim, tieši tehnoloģiskās konsultācijas, kur attiecīgi tad ar kādu no mūsu partneriem jūs kopā strādājat un saprotat tos nākamos soļus jūsu produktam vai pakalpojumam, kas tad būtu nepieciešams, arī testēšanas, pilotēšanas, eksperimentēšanas pakalpojumi, iepazīšanās konsultācijas, digitālās izpratnes veidošanai, attiecīgi dažāda līmeņa, tāda, kā teikt, zināšanu iespējas, ko varat izmantot. Nākamais bloks ir apmācības un prasmu pilnveidošana. Tas arī ir diezgan tāds labs veids, ko izmantot attiecībā, ja ir jau varbūt specifiski kaut kādas zināšanas, kuras jūs identificējuši, kad ir nepieciešams, vai arī vēlaties kaut ko jaunu uzzināt, pieņemsim digitālais mārketings vai transformācijas un tā skaitā arī šis Kārļa iepriekš minētais Product Innovation Bootcamps. Tātad, jā. Un tad trešais tāds lielākais bloks ir finansējuma piesaiste.
Tad attiecīgi arī ir finansējuma piesaistes konsultācijas, kurās tad jūs varat arī ar mūsu ekspertu saprast un identificēt projektus citus, kuros tad ir iespēja pieteikties un kādi tad tie nākamie soļi. Tā skaitā arī pieņemsim projektu pieteikumu biznesa plānu sagatavošanu un uzraudzību. Tad, jā. Kas var saņemt mūsu pakalpojumus, tad tie ir sīkie, mazais vai vidējais un lielais komersants, biedrības nodibinājumi, publiskās personas iestādes, zinātniskās institūcijas un arī salīdzinoši nesens jaunums ir individuālai komersanti. Un tie noteikumi pārsvarā ir līdzīgi, ja es domāju, lielākajā daļā projektos, kad nevar būt nodokļu parāds, kas lielāks par 150 eiro, nav pasludināts maksātspējas process, ir jābūt pieejamam de minimis un jābūt atbalstāmām nozarēm. No tādām neatbalstāmām tas būtu alkohols, tabaka, ieroči, azartspēles un tādas nozares. Tā. Tas ceļš līdz pakalpojumiem ir, es teiktu, diezgan vienkāršs. Jūs pieskaties mājaslapā, jums jāizpild digitālā brieduma testu, uz kuru balstoties, tad mēs izveidojam jums ceļakarti, un tad attiecīgi balstoties uz ceļakartē sniegto informāciju un jūsu vēlmēm, tad jūs tiekat pie šiem pakalpojumiem, vai tie ir, kā jau iepriekš minēju, vai tur finansējuma piesaistes konsultācijas, vai apmācības, eksperimentēšanas, iepriekš minētie pakalpojumi. Un tad pēc gada ir jāveic atkārtot digitālā brieduma testu, lai mēs redzētu tad jūsu labākajā gadījumā kāpumu un uzlabojumus savā uzņēmuma digitālā brieduma līmenī. Atzinums gan tas ir altuma un lijā gadījumos, ja jūs uz to piesakaties, pārējiem pakalpojumiem atzinums nav nepieciešams. Šeit jūs varat redzēt mūsu partnerus, pieņemsim Latvijas Universitāte, LBTU un citi, tad ar ko mēs sadarbojamies, lai šos pakalpojumus nodrošinātu. Jā, vēl minot par apmācībām, tad šeit ir attiecīgi arī apmācība. Janvārs jau ir noslēdzies, bet varat redzēt aptuveni, kādi kursi tiek organizēti, un tad attiecīgi arī februārī kādi kursi tiek organizēti, un tad uz februāri jūs droši vēl varat paspēt pieteikties, un lai apmeklētu apmācības. Kontaktpunkti mums ir visā Latvijā. Ja jūs vēlaties arī doties klātienē, arī ir tāda iespēja. Tad es esmu atbildīga vairāk par Jelgavu, bet, ja jums interesē un ja jūs esat citā teritorijā, tad šeit ir kontakti citām rajoniem. Kodiņš, kur jūs varat noskanēt, lai pieteiktos. Es nezinu, varbūt jums ir kādi jautājumi. Es tā pavisam ļoti, ļoti ātri mēģināju iziet cauri, jo mēs jau tā bišķiņi esam pāri laikam, bet jūs droši varat arī saglabāt manus kontaktus, un ja jums ir kāda informācija un jautājumi, ko jūs nesapratāt, vai jūs vēlaties noskaidrot, droši sazinieties, un kā jau es arī minēju, visi pakalpojumi ar 100% de minimis atbalstu, un īsumā tā kaut kā. Un vēlreiz paldies, ka pieslēdzāties. Katru mēnesi mēs rīkojam webinārus, tam jūs varat arī sekot līdz mūsu mājaslapā. Un vēlreiz paldies un ceru uz nākamo reizi. Tad varam arī beigt ierakstu un jauku dienu un droši piesakieties un digitalizēsimies kopā un palīdzēsim jums. Paldies!